tā kā tāds hameleons. Jūs pielāgojaties. Ja viņa to pieņem, ja viņa to māk pieņemt, ja viņa jūtās labi, tad jūs jūtaties labi. Ja viņa jūtās slikti, ja viņa psiho, ja viņa raud, ja viņa dusmojās, ja viņa kaut ko grib izdarīt, bet nevar izdarīt, tad arī jūs jūtaties slikti. Un jūs jūtaties slikti kā vainīga pie tā, vai jūs jūtaties slikti, ka jūs neko nevarat izdarīt lietas labā, lai kaut kas mainītos. Bet jūs saprotat, vai ne, ka tās ir tās sajūtas, kas jūs vada. Jo ar prātu cilvēks var saprast, tieši tāpēc arī nestrādā šīs te visas klasiskās terapijas metodes, kurās cilvēks vienkārši it kā saprot, it kā es visu sapratu, ja? Tas nestrādā ilgtermiņā, tāpēc kā ar sajūtām nav strādāt. Tāpēc ir ļoti svarīgi runāt, ir ļoti svarīgi teikt bērnam, pat tad, ja ir bijis kaut kādā brīdī jūs nenoturaties un sanāca kā parasti, ja? Tad pēc tam izstāstīt, izskaidrot, labot to situāciju, cik vien tas ir iespējams, kaut vai ar vārdiem. Protams, ideālajā variantā, ja šīs situācijas būtu aizvien retāk un retāk. Un tad ar laiku bērns nevis saprastu, ka viņā ir problēma un tāpēc viņš tiek vests pie psihologa, bet vienkārši bērns saprastu to, ka mamma ir sapratusi savas kaut kādas kļūdas. Jo vecāki drīkst kļūdīties, vecākiem ir tiesības kļūdīties. Un mamma šobrīd visu maina, labo un vērš par labu, un bērnam jau būs izvēle. Viņam jau tagad būs izvēles iespējas, jo viņa būs redzējusi jūs tādu, un viņa būs redzējusi jūs arī tādu, kas ir resursā, kas kontrolē sevi, kas apzināti pieņem lēmumus, kas apzināti reaģē. Jo ko nozīmē apzināta reakcija? Tas nozīmē, ka pat tad, ja bērnībā ir bijusi kaut kāda destruktīva bērnība, destruktīvas attiecības, tad apzinoties to, apzināties cilvēks to var tikai tad, kad viņš vēlreiz tam iziet cauri un jau ar pieaugušās smadzenēm pieņem lēmumu, kas tur ir noticies. Ja? Un tātad tajā brīdī, tad, kad jūs to apzināties, jūs kā pieaugušais esat to situāciju konkrēti izanalizējusi, izdzīvojusi vēlreiz, tikai šoreiz tas automātiskais lēmums jau ir pārrakstījies.